šo izdevumu uzstādīšana, aktivizēšana sākās ar vismaz vienas apstiprināšanas schēmas pievienošanu. Tā schēma nozīmē, ka tiek norādīts vismaz viena persona, kas pieņems tā kā lēmumu, ja tiks iesniegt kaut kādi dokumenti, čeki vai rēķini, tad, teiksim, šajā gadījumā man Kasparam būs tie jāapstiprina. Un, ja tas ir automātisks nosaukums, šobrīd šī schēma tātad teorētiski tā, jebkura persona, kas iesniegtu dokumentu, tas dokuments aiziet uz apstiprināšanu man. Man būtu vai jāapstiprina vai jānoraida tas dokuments. Tā doma ir, ka, nezinu, uzņēmuma vadītāji vēlas kontrolēt, pārbaudīt, ko tad viņi, teiksim, darbinieki ir ko iztērējuši un vai visi atbilst, tā kā, ja kaut kas neatbilst, tad noraida un tālāk jau runā vai izmaina, teiksim, čeka summu uz pusi, ka tikai pusi atlīdzinās darbiniekam vai vispār neatlīdzinās vai vēl visādi scenāriji. Tā apstiprināšana notiek tikai Kosmopoketa pusē vai tika nosūtīts kāds e-pasts, piemēram, paziņojums vadībai, ka ir kaut kas, kas viņam jāapstiprina? Apstiprināšana notiek tikai Kosmopoketa pusē, bet tiek nosūtīts automātiski e-pasts tam personai, kurai ir jāapstiprina. Līdz tam mēs tiksim. Tagad mēs uztaisīsim, ka šī darbības schēma attieksies nevis uz visiem darbiniekiem, bet attieksies tikai uz, pieņemsim, ka tas ir cits Kaspars, jo tas ir cita e-pastu, cits Kaspars, un uzliksim arī, kā attiecās uz Zani. Tātad, ja tas otrs Kaspars iesniedz dokumentu vai Zani, tad tie dokumenti nāks man uz apstiprināšanu. Bet tā kā mums ir liels uzņēmums, tad mums ar vienu apstiprinātāju nepietiek. Es pievienošu vēl Tatjanu, ka tu arī apstiprināsi. Un tagad sanāk tā, ka, ja Zana vai Kaspars iesniedz, tad vispirms atnāks man e-pasts un dokuments uz apstiprināšanu. Man viņš būs jāapstiprina, un tikai tad viņš aizies tev uz apstiprināšanu. Ir daļa klientu, kas kā pēdējo apstiprinātāju liek vai nu finanšu direktoru vai galveno grāmatu. Pat dažreiz ne galveno grāmatu, bet dažreiz vienkārši atbildīgo grāmatu par to konkrēto vai nodeļu departamentu vai kādiem kostu centriem. Tur vienkārši vēl pēdējā pārbauda, tai grāmatvedē var iespēju piekoriģēt pirms tas dokuments tiek aizsūtīts uz grāmatvedības sistēmu. Tātad mums būs divas kārtas. Pie automatizācijas nosacījumiem es, teiksim, varu norādīt, ka ja summa ir mazāka vai līdz €1, pieņemsim, tad tas dokuments automātiski apstiprināsies. Es varu norādīt, ka ja summa ir virs €1000, tad tas dokuments automātiski noraidīsies. Tas tāds automatizācijas izdevumu limiti. Reti, kurš šo izmanto. Doma tāda, ka var uztaisīt, ka tagad Kasparam un Zanai kopā ir mēneša izdevuma limits 1000 vai 2000, un ja kopējās tās izmaksas pārsniegs to, tad viss sāks automātiski noraidīties. Jā, šī ir nepārāk populāra funkcija, es viņu arī tagad neslēgšu. Ir klienti, kuri nevēlas saņemt e-pastus, tos paziņojumus. Viņi labāk grib atnākt uz Kosmopoketu, paskatīties, viņiem būs redzams saraksts, ar ko viņiem vajag apstiprināt. Viņi, nezinu, katru ceturtdienu nāk un skatās un apstiprina. Tāpēc, ja klienti vēlās, viņi var atslēgt. Tāpat arī, ja klienti vēlās, viņi var, teiksim, atstāt to, ka tie paziņojumi nāk, bet uzlikt, ka paziņojumi nāk katru dienu, teiksim, tur. Teiksim, tādā laikā tas nāks man pēcpusdienā, pēcpusdienā, un katru, teiksim, otro dienu. Varbūt es tā gribu, bet šobrīd es negribu, lai man nāk uzreiz. Kādēļ šis klientiem ir svarīgi un viņi to var gribēt? Jo, ja uzņēmumā ir daudz to čeku un rēķinu visādi, tad sanāk tev pilns e-pasts būs ar paziņojumiem, jā. Vēl es varu, teiksim, pakonfigurēt. Varbūt man neinteresē uz apstiprināšanu čeki. Es varu atslēgt tos, ka nāks uz apstiprināšanu tikai rēķini un e-rēķini. Šo, cik es zinu, vai precīzāk, es nezinu vienu klientu, kurš izmanto šo tieši. Tas, kas ir populārāks, ir
izdevumu veidi. Ir klienti, kas viņi uztaisa tos savus izdevumu veidus, tās kategorijas, teiksim, tur mārketingi, loģistikas, vēl kaut kas. Un tad tās katrai nodaļai ir sava schēma. Un tad sanāk, ka, ja es gribētu, ja mūsu nodaļa būtu administratīvā, tad mēs atstātu tikai, varbūt šādi. Mēs atstātu kaut kas tāds būtu. Ja tiek norādīts dokumentam izdevuma veids viens no šiem ieķiksētajiem, tad dokuments padodās uz apstiprināšanu. Ja ne, tad viņš iet uz automātisko lēmumu. To mēs arī šobrīd neaiztiksim. Piemērojamā summa, ja summa ir līdz, ja summa ir līdz 500, tad apstiprina tikai projektu vadītājs. Ja summa ir no 500, tad apstiprina projektu vadītājs un pēc viņa apstiprina viņa tiešais vadītājs. Un vēl trešā koda schēma, kad vēl 1000 ir vispār 3 tās apstiprināšanas kārtas. Tādas personalizēšanas iespējas arī ir. Ok, mums te viss tikai ir. Un tad tagad es parādīšu no sava konta, es iesūtīšu kaut kādu dokumentu. Es to pašu komandējumu atskaitu parādīšu no savu. Es viņu tagad aktivizēju. Tātad šis tagad ir aktīvs. Un tātad komandējumu atskaites var veidot gan mākonī, gan mobilajā aplikācijā. Šī, kā tu saproti, ir mobila aplikācija. Un es izvēlos komandējumu atskaiti. Komandējumu atskaites veidošana sākās ar galamērķi. Es norādu, lai ir Polija. Un es norādu, ka es tur biju no 9. Šis kalendārijas maza piebilde. Tas, kā viņš izskatās, tas ir atkarīgs. Te, teiksim, es skatos te pēc amerikāņu, man liekas, principa. Nedēļa sākās ar svētdienu. Tas ir atkarīgs no šitā interneta pārlūka. Šajā gadījumā es esmu Firefoxā. Chrome programmā tas kalendārijas izskatīsies mazliet citādi. Un tās dienu izkārtojums atkarīgs no reģionālajiem uzstādījumiem. Mēs būtu, ka tas rada pārpratumus. Es esmu bijis no 9. septembra līdz 16. septembrim Polijā. Es norādu, te var ierakstīt jebkādu mērķi, ar kādu es tur devos, bet norādīšu, ka tā bija kāda konference. Jā, dienas naudu es gribu, lai man aprēķina, bet es, teiksim, te jau ir aprēķināta, bet es varu atzīmēt, ka man darba devējs nodrošināja naktsmītni un 3 reizes dienā man bija nodrošināta ēdināšana. Tad es varu to ieķiksēt un tā summa pārēķinās. Viņi nosakās mums tur tajos backendā, tā kā algoritmos, viņi ir atbilstoši likumdošanai. Jūs to neiestatāt, ja vien ir klienti, kas vēlās norādīt samazināt to dienas naudu likumu. Es varu norādīt, ka pa dienu ir tik, tad tā summa pārreikinās. Ko nevar izdarīt, vismaz pagaidām nevar pārsniegt likuma atļautu. Es nevaru ierakstīt, manuprāt, nevajadzētu strādāt. Jā, es ierakstu 100, bet viņš vienalga maksimālo pieļaujumu tikai aprēķinu. Polijas komandējuma atskaita ir uztaisīta. Ideālais scenārijs ir, ka darbinieks, lietotājs šo atskaitu uztaisa, es tagad sēžu lidostā, es jau uztaisu atskaiti, un doma ir, es tagad nopērku kafiju, saņemu čeku, uzreiz viņu aplikācijā, bum, nofotografēju, iesniedzu, kas tas varētu būt, nav svarīgi kādu. Okay. Kas viens ir? Ok, Kaspars ir pa visu komandējumu 2 maksājumus tikai veids, jo bijis apzinīgs, netērē baigi naudu. Komandējuma atskaita ir gatava. Tev atspoguļojas 2 summas. Viena ir par iesniegtiem čekiem, kā Polija 26 tur ar kapeikam, un otra dienas nauda, tas ir, kas ir iestatīts jau hardkodā. Un tagad Kaspars to pārskatu ir gatavs iesniegt.
Un, ja viss pareizi, tad statusam vajadzētu nomainīties uz zilu gaida apstiprinājumu. Ir pareizi, jāatnāk apstiprinājuma pieprasījums tajā un tajā uzņēmumā. Kaspars iesniedza, es varu apstiprināt nospiežot šeit. Tas ir viens no variantiem, un te es varu pieņemt lēmumus. Es varu noraidīt. Ja noraida, tad ir obligāti jānorāda iemesls. Tas ir ar vienu klientu nesen bijis ļoti bieži. Viņi kaut ko sajauc tur un nepareiziem cilvēkiem nāca uz apstiprinājumu. Tādi iemesli mēs būtu daudz citu. Un, ja es spiestu noraidīt, tad tai personai, kura veidoja to pārskatu, uz e-pastu atnāk paziņojums, ka Kaspars ir noraidījis, pamatojums ir tāds un tāds, un tad es zinu, vai man vispār ir vērts iet un kaut ko koriģēt, teiksim, izņemot čeku vai kaut ko, vai Kaspars ir noraidījis, nav jēga vēlreiz iesniegt, Kaspars neapstiprinās jebkurā gadījumā. Pamatojums ir obligāts. Vēl ir iespējas, es varu dokumentēt un apstiprināt, un es varu ievienot vēl kādu citu lēmumu pieņēmēju, kad es nezinu, es gribu Barbas, teiksim, viedokli. Ko tu domā par šo? Teiksim, jā, es vēlos, lai viņa apstiprina arī. Šajā gadījumā es varētu spiest apstiprināt, bet es atvēru, es paskatījos, es varbūt aizmirsu. Es gribu parādīt, kā tas izskatās. Ja man nebūtu paziņojums tas e-pastā, ja es viņu būtu izlasījis, tad es redzētu, ka te ir apstiprinājuma pieteikums pie pārskatiem un būtu dzeltens neizlemts aplikācijā. Bet es atgriežos tajā pašā vietā, kur mēs tikko bijām. Es atveru to pārskatu un atkal ir tie lēmumi. Vai arī Ghost mākonī ir šī sadaļa dokumentu gaida apstiprinājumu. Es varu atnākt uz šejienu, teiksim, tie klienti, kuri nevēlās tos e-pasta paziņojumus, tad viņi tā arī dara. Viņi nāk konkrētā dienā vai vairākas reizes nedēļā šajā vietā un skatās, kas viņam ir uz apstiprināšanu. Viņš var atvērt un apskatīt šādā veidā, redzot arī dokumentus, protams, tie apstiprināt, noraidīt. Var vienkārši patiešām no šejienes. Jā, es varu šeit un varu arī, bet te nav tik pārskatāms, tīpaši, ja ir daudz visādi pārskati, varu arī atrast šos kolonu gaida apstiprinājumu un atvērt, un es esmu tajā pašā vietā. Tie ir tie veidi, kādos es varu piekļūt apstiprinājumiem dokumentiem. Šajā gadījumā es zinu, ka tev viss ir ok. Es apstiprinu. Un tagad, ja vajadzētu būt, ka tev uz tavu e-pastu aizgājis paziņojums, ka ir jāapstiprina. Jā, man sanāk. Visam jāsastāv. Es saņemu. Apstiprini tad, un tagad ir jāskatās, kāds status. Teorētiski tagad tam komandējuma atskaitē vajadzētu aiziet uz standartbukiem. Sistēma, Jā, reģistros. Jā, šis datums ienāk tas, kurš ir pēdējais komandējuma dienas datums, ko esmu norādījis ar komandējumu beigu datumu. Jā, dienas nauda, tā tas nonāk līdz standartbukam ar tām apstiprināšanām.